dekalāzeru izmēģinājām uz cūkas ādas, lai jūs redzētu dažādas režīmus un iespējas, ko mēs varam paveikt ar šo lāzeru iekārtu. Ambulatorā ķirurģijas zālē mums ir iespējas veikt nelielas ķirurģiskas manipulācijas lokālā anestēzijā ar CO2 lāzeri. CO2 lāzers ir lāzers, kurš veic ne tikai ķirurģiskus griezienus, bet arī veic ādas atjaunināšanu un uzlabo rētu dzīšanu pēc operācijas. Šīs manipulācijas pašas par sevi ir nesāpīgas, jo tiek veikta atsāpināšana, un arī pēcoperācija periods parasti norit diezgan patīkami, ja tā var teikt, jo tas termiskais bojājums uz apkārtējiem audiem CO2 lāzerītiem ir ļoti neliels, aptuveni 0,2 līdz 0,3 mm. Salīdzinot ar, teiksim, parastu elektrokoagulāciju, kam šis termiskais bojājums uz audiem ir līdz 1 centimetram. Tātad mēs secinām, ka apkārtējie audi tiek mazāk bojāti un dzīšanas process notiek veiksmīgāk, ātrāk un mazāk sāpīgi.